Kā tev šķiet, ar ko tu atšķiries no pārējiem Bliesmu pirmo dalībniekiem? Mikrofons, jā. Tā, mums ir apavi, labai kājai ir 39. izmērs, kreisai kājai 40. Mums abi apavi ir par izmēru atšķirīgi pilnīgi, un tā ir katram. Kas ir tava? Pafilmo manas kājas, lai cilvēki redz saprotī, kā mums atšķirās par izmēru kājas. Mēļos iedmes un no pilnīgi jebkā. Ejot, piemēram, pa ielu, es pakrītu un man rodas iedvesma, es uzrakstu dziesmu par tankistiem. Piemēram, zini, Otrajā pasaules karā brauc tanki un mēs dziedam. Jā, kaut kas tāds apmēram. Ko koncerta apmeklētāji no tevis varēs sagaidīt nākotnē? Uzstāsimies pilnīgi pliki nākamo reizi. Saproti, ja kāds filmēs, tad vajadzēs uzlikt kamerai tos kubiciņus. Nu, saproti, nedrīkst rādīt tās vietas. Man liekas, būtu baigi forši un visiem patiktu. Es gribētu spēlēt savai vecmammai klavieres, viņu piesiet pie krēsla, pielīmēt kājas pie grīdas un lai viņa visu mani naktī klausos un pēc tam, lai man maksātu naudu. Čau, Oma! Mums sākumā nosaukums bija The Memory, kad mēs sagājām kopā. Tāpēc, ka mēs no sākuma saldu tā, Un tas nosaukums savukārt, tas The Memory radās no vienas dziesmas, kuras saucās The Memory. Viņai patīk, mēs spēlējām, un tad mēs sākām spēlēt kādu smagāku roku, un tas nosaukums bija tāds, nu, reāli visiem viņš vairs nepatīk. Nu, no grupas. Un tad mēs sākām domāt, un man īstenībā pat ilgi nenāca, nu, tas bija tā spontāni. Es ilgi neko nedomāju, vienkārši ienāca prātā kaut kas. Man bija dažādi varianti, Rock the Nation, kaut kādi vēl bija Rock Mania, kaut kas vēl bija, nu, dažādi varianti bija. Rock Mania vai kaut kas tam līdzīgs, nu, un visnormālākais bija Rock the Nation. Visiem. Kā jūs to ejat, ja? Nu, ne jau uz balu fondu, mēs vēlamies, tas jau pēc tam, pats galvenais ir labi muzicēt, sevi parādīt, un ja labi muzicēt, sevi parādīt, tad jau var arī uzvarēt. Ko kādreiz tevi, šis sajūtas paliks uz mūžu. Ja mana sirds vienmēr uztur, es meklēju, vai esi te. Es lūdzu, iespēju vēl. Šis ir gabals, kurā var pavisam neiespringt, man liekas, tā ļoti labi relaksēt. Izpildīsim punku avangardā dziesmu, nevis dziesmu, skaņdarbu 4.33. Locam. Es tev ietu.
Toreiz biju žūrijā gan pagājušajā reizē, pirmo pasākumā, gan arī šodien. Es domāju, ka jau pirmajā reizē es novērēju to, ka tomēr jauniem mūziķiem un solistiem ir ko teikt. Protams, dažiem vairāk, dažiem mazāk, un dažiem vēl ir jāpieliek savā izaugsmē, bet kopumā ir prieks, ka jauni cilvēki nodarbojas ar mūziku, un tas pats galvenais. Un, protams, arī prieks ir, ka tiek rakstīts oriģināla kompozīcijas, nevis tiek pārsvars likts uz kaut kādiem ārzemju kaveriem. Kas ir tavi favorīti šajā konkursā tieši šodien, šajā atlasē? Tur bija, no solistiem bija labas meitenes, kurām ir labs balss, kurām ir jāstrādā pie tā. Ja pagājušreiz Diana Moon ar oriģinālu kompozīciju man jau likās kaut kas tāds interesants, tad šodien ar Dafijas dziesmu Mercy viņi tiešām labā līmenī, viņi to nodziedāja, un tas ir atzīmēšanas vērts. Arī Nauris, Rolovs, viņiem, protams, ir kur vēl pielikt, bet labi dziesmas izvēle un ar emocijām pirms hokeja. Protams, arī grupas Rock Nation pārsteidz pozitīvi. Arī čalīši ar ģitārām, man liekas, Mixmash. Arī viņi bija diezgan forši un labi divbalsīgi nodziedāja to visu. Un arī meiteņu grupa, Between the Lines, salīdzinoši ar pagājušo reizi, bija īstenībā 3 nedēļu laikā, kopš pagājušā konkursa. Man viņām bija pa 2 atzīmēm augstāks vērtējums, jo šajā reizē tā kā meitenes jau vienu mēnešu robežās, no 3. līdz 30. aprīlī robežās jau ir saņēmušās un jau iet uz augšu. Kopumā vispār bija ok. Tagad tāds mazās sacensības garas tur valda, ka tas nav vienkārši tā, priekš savējiem uzspēlēt, kur visi, protams, tev aplaudēs, novērtēs un beigās vēl kopā vakarā iedzersiet, vai ne? Bet, ka viss, sacensību garas, jebkuram konkursam tādēļ blies par pirmā ļoti fēn, ka kaut kas tāds notiek, un es ceru, ka viss izturēs līdz finālam, līdz 15. augustam, un arī fināls būs iespaidīgs labs, un arī laureāti būs no tā reāla labuma, tā atpazīstamība kaut kādā ziņā, jo, bez tā nekā. Principā, ideja, kā es teicu, ir ļoti laba, un visiem ir iespējas, neviens netiek lobēts, neviens netiek kaut kā speciāli bīdīts, visi ir vienādās pozīcijās, un tā kā mēs dzīvojam demokrātijā, kas patiesībā ir kapitālismā, tad visiem ir vienādas iespējas sākumā dots, un tad tālāk jau katrs pēc spējām tiek vērtēts. Tā kā prieks, ka kaut kas tāds notiek, un Latvijas jauniem mūziķiem, grupām ir iespēja sev parādīt. Tātad, 3. vieta un tiek finālā Nauris Rolovs. Aplausi! Tātad Nauris automātiski tiek finālā. 2. vieta. 2. vieta. Ļoti skaistai meitenei Dianai Moon. Tātad 1. vieta 2. atlases kārtā ir grupai Rock the Nation!